Persona ar ierobežotu mobilitāti. Persona ar ierobežotu mobilitāti ir pasažieris, kuram fiziskas invaliditātes, vecuma, slimības, traumas vai ierobežotas mobilitātes dēļ ir nepieciešama palīdzība, pārvietojoties pa lidostu vai izkāpjot no gaisa kuģa. Kas kvalificē personu kā PRM? Pasažieri var klasificēt kā PRM, ja viņam vai viņai ir grūtības ar iešanu lielos attālumos, ilgstošu stāvēšanu, kāpšanu pa gaisa kuģa kāpni, bagāžas nešanu invaliditātes vai traumas dēļ, dzirdes vai redzes ierobežojumu, ar vecumu saistītām mobilitātes problēmām. PRM ietver arī pasažierus, kuri izmanto ratiņkrēslus, manuālus vai elektriskus, mobilitātes skrējriteņus, kruķus vai ortozes, staigāšanas palīglīdzekļus, rezervāciju un sagatavošanās ceļojumu. PRM process sākas jau lidojuma rezervācijas laikā. Kad pasažieris pieprasa mobilitātes palīdzību, aviokompānija to reģistrē, izmantojot īpašu saitu kodus. Šī informācija automātiski tiek nodota lidostai, lai palīdzības dienests varētu sagatavot atbilstošu aprīkojumu un personālu. PRM pakalpojumu rezervāciju ieteicams veikt ne vēlāk kā 48 stundas pirms izlidošanas. Ierašanās lidostā. PRM pasažieriem ieteicams ierasties nedaudz agrāk, parasti 2 līdz 3 stundas pirms izlidošanas. Reģistrēties palīdzībai var speciāli norādītā PRM izsaukuma punktā, reģistrācijas letē, iepriekš saskaņotā tikšanās vietā. Palīdzības darbinieks sagaida pasažieru un apstiprina, kāda veida atbalsts ir nepieciešams. Reģistrācija un drošības pārbaude. Palīdzības personāls palīdz pasažierim reģistrēties lidojumam un noformē mobilitātes palīglīdzekļus, piemēram, ratiņkrēslus vai staigāšanas palīglīdzekļus. Elektriskajiem ratiņkrēsliem var būt nepieciešams bateriju pārbaudes un īpaša apstrāde. Drošības pārbaudē PRM pasažieriem tiek nodrošināta prioritāra pārbaude, un personāls palīdz procesā, vienlaikus nodrošinot drošību un komfortu. Iekāpšana lidmašīnā. Pēc tam pasažieris tiek pavadīts uz izeju iepriekšējai iekāpšanai, nodrošinot papildu laiku drošai un mierīgai iekāpšanai lidmašīnā. Atkarībā no mobilitātes vajadzībām iekāpšana var ietvert lidostas ratiņkrēsla izmantošanu, šaura ejas ratiņkrēsla izmantošanu lidmašīnas šaurajās ejās, vai ambulifta transporta līdzekļu izmantošanu, ja lidmašīna atrodas attālā stāvvietā. Personāls palīdz pasažierim ērti iekārtoties savā sēdvietā, un pēc iekāpšanas palīdzību pārņem salona apkalpi. Lidojuma laikā. Lidojuma laikā salona apkalpe palīdz ar pamatvajadzībām, nodrošina komfortu un uzmana mobilitātes palīglīdzekļus, kas glabājas salonā vai kravas nodokļu. Viņi nevar pacelt pasažierus, bet sniedz saprātīgu atbalstu un seko līdzi vajadzībām. Ierašanās un izkāpšana no lidmašīnas. Pēc nolaišanās PRM pasažieris parasti izkāp pēdējais, lai palīdzības personāls droši varētu izmantot aprīkojumu, piemēram, šauras ejas ratiņkrēslus vai ambuliftus. Palīdzības komanda pēc tam pavada pasažieri cauri ierašanās zonai un pasas kontrolē, bagāžas saņemšanai, muitas kontrolē, kā arī līdz izvēlētajai tikšanās vietai.